Bet par daudz lielākām naudas summām šodien bija runa valdības sēdes slēgtajā daļā, kad tika apspriesta situācija uzņēmumā Liepājas Metalurgs. Valsts naudas maku neviens neatvēra, taču izvirzīja virkni konkrētu prasību, kas jāizpild akcionāriem. Tostarp pilnīgu uzņēmumu valdes nomaiņa un 25 miljonu latu ieguldījums, lai nodrošinātu apgrozāmos līdzekļus uzņēmumu darbībai. Kādas ir citas prasības un kāda ir uzņēmumu īpašnieku pirmā reakcija, par tām turpina Zandozola Baloda. Tā dēvētā kreditoru kluba nolīgtais konsultants Prudentija šodien valdības sēdē aiz slēgtām durvīm ministrus iepazīstināja ar situāciju Liepājas Metalurgā. Tieši no šī ziņojuma valdība uzzinājusi vēsti, kas nesot bijusi skaidra vairākas nedēļas. Ziņa izrādījusies laba. Uzņēmums ir dzīvotspējīgs, taču, lai tas spētu turpmāk darboties, uzņēmuma akcionāriem jāizpilda 5 būtiskas prasības. Viena no tām – pašiem akcionāriem jāiegulda aptuveni 25 miljoni latu. Mēs zinām, ka akcionāri nav tie paši nabadzīgākie cilvēki, tāpat viņi ir pauduši uzskatu, ka viņu akcijām ir zināma vērtība. Šeit mēs nerunājam tikai par Zaharinu kungu un Segala kungu. Lipana kungs vairākas reizes publiski ir izteicies, ka viņš šos līdzekļus var piesaistīt. Tātad, jebkuram Liepājas Metalurga akcionāram tiks dot šādu iespēju nodrošināt šos līdzekļus. Prasību starpā ietilps nosacījums pārkausēšanai nepieciešamos lūžņus iepirkt Baltijas valstīs, nevis no piegādātājiem, kuriem jāmaksā augstāka cena. Tāpat tiek prasīts izstrādāt biznesa plānu, nodrošināt caurspīdīgu finanšu plūsmu, bet procentu maksājumus 1,2 miljonu latu apmērā Unikredīt bankai samaksāt no uzņēmuma līdzekļiem. Vēl viens nosacījums – ievēlēt valdi, kas spēj savā starpā vienoties. Ja uzņēmumā nebūtu šī akcionāru konflikta, mēs vispār nerisinātu jautājumu par uzņēmumu grūtībām. Uzņēmums ir darboties spējīgs, bet ir jāveic virkne izmaiņu uzņēmumu darbībā. Valsts galvotā kredīta pamatmaksājuma veikšana Unikredīt bankai visticamāk nāksies veikt galvotājai valstī. Tie ir aptuveni 4,3 miljoni latu. Ja tas būs jādara, arī valsts kļūs par Liepājas Metalurga kreditori, un tad lems, vai izvirzīt uzņēmumam papildu prasības vai darboties kopā ar pārējiem aizdevējiem. Liepājas Metalurga galvenais akcionārs Sergejs Zaharins, iznākot no valdības sēdes, nespēja atbildēt, cik lielā mērā akcionāri gatavi pildīt kreditoru kluba prasības. Diezgan grūti, un laikam nav nepieciešams komentēt katru no šiem nosacījumiem. Principā tādi bija gaidāmi. Tāpēc no savas puses mēs piedāvājam nezaudēt laiku. Rīt 10 no rīta ir nozīmēta sanāksme kreditoru klubā. Piedāvājam, ka mēs rīt atbrauksim uz šo tikšanos un pietiekami konkrēti iziesim cauri šiem nosacījumiem. Zandozola Baloda, Ingus Graudiņš, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.